Uzreiz gribu teikt, ka es negāju ļoti padziļināt un nevērtēju šos normatīvos aktus, bet skatījos vairāk uz šo te regulējumu, kāds ir valstī, un uz to pēdējo šo te grozījumu imigrācijas likumā, kas skāra tieši šos te termiņu uzturēšanās atļaujas. Nu, lūk, tad izējot no manas šīs tēmas, tad mans skatījums ir uz to, ka jebkuram regulējumam, tiesiskam regulējumam ir jābūt jēgpilnam. Un manā skatījumā tas ir valsts izstrādāts politikas plānošanas dokuments, uz kur pamat ir izstrādāti normatīvi akti, un šie te tā doma ir galvenā, kur apakšā ir izsvērts un uz mērķi tendēts. Gribu uzreiz teikt, kad paskatoties, kāda situācija ir mums, tad mums trūkst viena būtiska lieta – imigrācijas politiku valstī. Un tas nozīmē, ka mēs runājam par tēmu, bet īsti neredzam kopsakarības un nespējam vienā dokumentā apkopot šīs te sabiedrības intereses un ekonomiskās intereses, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski. Tad, jā, runājot par šo patreizējo regulējumu, valstī nav šis te kopējais imigrācijas politikas plānošanas dokuments. Likums ir no 2003. gada, kurām ir veikti jau 18 grozījumi, un ņemam vērā arī to, ka šis likums ir no 2003. gada, tad izgājis jau arī krīzes laikus. Un izgājis ir krīzes laiks, un esam jau, nu, cik varam redzēt un uzskatām, kad mēs augam, tad tas nozīmē, ka stipri jādomā par šo te likumu, par viņu regulējumu. Un, protams, ir aptuveni 50 pakārtotie ministru kabineta noteikumi, kas norāda tiešām, ka šī joma ir ļoti būtiska, ļoti svarīga un plaši atregulēta. Un, ja mēs skatāmies vispār uz to regulējumu, tad, nu, vēlreiz es gribētu uzsvērt to, ka politikas plānošanas dokuments ir ļoti nepieciešams šī situācija, lai mēs vispār diskutētu par to, vai vajag mums tirgot nekustamos īpašumus pret termiņu uzturēšanas atļaujām, vai mums vajag tirgot termiņu uzturēšanas atļaujas un investēt budžetā un biznesā. Varbūt vajag. Ja vajag, tad, manuprāt, mums ir jāapsēžās visiem pie galda un jāizdiskutē tā kā šeit un turpinot vēl šo diskusiju arī no citas skatu punktu un saprast šīs te vajadzības. Ja mēs to zinām, tad mēs arī varam beigās uzlikt to uz papīru. Un ja sabiedrība saka, jā, tirgojam nekustamos īpašumus, jā, tirgojam. Jautājums par kādu cenu. Attīstam biznesu? Jā, attīstam biznesu. Par kādu cenu? Kas viņiem jāizdara? Vēl viena lieta, bet tas būs nedaudz uz priekšu, par pašu likumu. Manuprāt, likums arī diezgan sarežģīts, un šīs te normas loks ir diezgan vispārīgs, un piemērošana ir tik plaši atregulēta, kad mēs katrs varam interpretēt par sevi, kā vien ienāk prātā. Runājot par pēdējiem grozījumiem kvotu ieviešanā, tad 2013. gada nogalē bija diezgan plašas diskusijas par to, par kvotām. Un es kā Daunu iestājos par to, ka kvotas nekustamā īpašuma segmentā ieviešot paaugstina ļoti šo te korupcijas risku. Kāpēc? Tāpēc, kad nu, tā vienkāršiem vārdiem runājot, ja mēs nosakam kaut kādu ierobežojumu, un cik mēs arī redzējām, pieprasījums ir diezgan augsts, 2013. gadā 2000 pieteikumu, un, ja nemaldos, tad šīs kvotas bija zem 1000. Tātad, nu, ļoti būtiski. Tas automātiski nu, palielina šo te mērķtiecīgu darbību uz ierēģiem, lai maksimāli iegūtu šīs te kvotas. Manā skatījumā tie grozījumi bija diezgan nepārdomāti, viņi tika virzīti kā steidzami,
Bet beigās, jo steidzamība pamatoja, ka tas ir jāiet vienā paketē budžetu jauno, un beigās izrādījās tas, ka tomēr šī te ieņēmuma, kas tiek plānot no nekustamā īpašuma tirgošanas, nemaz nav iebudžetēti budžetā kā šie te faktiskie ienākumi. Tas it kā beigās izrādījās, ka, ja viņi būs, tad būs ļoti labi, mēs viņu tērēsim, ja nebūs, tad netērēsim. Tad ar budžetu nekāda steidzamība šeit nebija. Un, ja vieni teica, tirgojam bez kvotām, otri teica, nē, tirgojam ar kvotām, tika radīts šis kompromiss. Manā skatījumā kompromiss nevienmēr ir tas labākais risinājums. Tas ir pat sliktākais risinājums. Un tas spilgti pierādījās arī šī gadījumā, jo valsts prezidents neizsludināja šos te grozījumus, jo arī viņš uzskatīja, ka ir pretrunas jaunajos grozījumos, piemēram, kad tiek tirgot nekustamie īpašumi, bet tai pašā laikā cilvēks var iemaksāt budžetā un tāpatās bez kādām kvotām iegādāt šo īpašumu. Un, protams, vēl bija citi argumenti un tika atgriezts saimā otrreizējai caurlūkošanai. Un lūk, pie kā noved kompromiss. Kompromiss noved pie tā, ka mēs esam šeit un diskutējam. Jautājums, kāpēc mēs to nevarējām darīt uzreiz. Varbūt bija kaut kāds atsevišķi intereses, es nezinu, bet es gribētu teikt to, ka šeit atkal ir jāatgriežas pie jautājuma, ka mums nav kopējas politikas imigrācijas jautājumā. Tad, ja mēs runājam par grozījumiem, kāda nepieciešama ir imigrācijas likumā, tad es gribētu teikt tā, ka, ja mēs pieturamies pie tā, ka mēs tirgojam nekustamo īpašumu pret termiņu uzturēšanās atļaujām, tad manā skatījumā ir stingri jānoregulē šī te joma bez kvotām, kaut vai, kā es rakstu, lielākas investīcijas, dārgāki īpašumi un tā tālāk un tā tālāk. Un, manuprāt, vēl viena svarīga lieta, kas man šķiet nozīmīgi, ir deleģējums ministra kabinetam izstrādāt šīm te personām, kuras iegūst termiņu uzturēšanās atļauju, savu veidu uzvedības noteikums. Dotajā brīdī ir viena norma, kur ir deleģējums ministra kabinetam izstrādāt noteikums, kas arī ir izstrādāt un ir spēkā esoši par to, kādu dokumentu jāiesniedz ir par uzņēmējdarbību, bet nekur nav pateikts, kādā veidā viņam šī uzņēmējdarbība varbūt arī jāvar. Vai kādā veidā, ja viņš iegādājās nekustamā īpašumu, kā viņam jāapsaimnieko nekustamais īpašums. Jo šeit jau no iepriekšējiem runātājiem izskanēja, kad varētu būt tāds modelis, kad aizliegt nekustamā īpašumu iznomāt. Viņam pašam jāuzturas tās minimālais laiks Latvijā vai jebkāda cita nosacījuma. Tas manā skatījumā īsumā būtu viss, bet nobeigumā es gribētu teikt to, ka man liekas, ka tomēr saimai vajadzētu ņemt un strādāt pie imigrācijas politikas. Kā pilsonības migrācijas pārvaldē man teica, imigrācijas politika mums ir imigrācijas likumā iestrādāt. Manuprāt, ir diezgan absurdi. Un tad, kad mums būs šī izstrādātā kopējā politika, kur ir apzināta sabiedrības un ekonomiskās intereses, tad mēs varam arī runāt par jaunu likumu izveidi un runāt arī konkrēti jau par šīm termiņu uzturēšanās atļaujām. Paldies!